1919. gada 8. oktobrī Pāvela Bermonta karaspēks uzbruka Rīgai un jau pēc 2 dienām ieņēma Pārdaugavu. Situācija bija ļoti kritiska, tomēr Latvijas armija kopā ar saviem sabiedrotajiem spēja mainīt notikumu gaitu. Un jau tā paša mēneša 15. oktobrī devās pretuzbrukumā. Līdz 11. novembrim tika atbrīvota Rīga, bet tās nebija vienīgās cīņas, kas notika Rīgas pievārtē. Ļoti nozīmīgas cīņas norisinājās Jūrmalas apkārtnē. Un viens no svarīgākajiem uzbrukuma virzieniem Latvijas armijai bija Bulduru tilts, kuru šķērsojot varēja plānot tālākās operācijas cīņā pret Bermonta karaspēku. 1919. gada 3. janvārī bija paredzēts uzbrukums Bulduru apkārtnē un atbrīvot arī tiltu 4. novembrī. Bet dažādu apstākļu dēļ tas diemžēl neīstenojās. Un sekmīgs uzbrukums Bulduru tiltam notika pēc 4 dienām, precīzāk 8. novembrī. Seržants Voldemārs Grundulis savās atmiņās šo cīņu atcerās sekojoši. Pulkstens 11. no Niedrāja izskrēja mūsu 3. vada karavīri, skaitā kādi 25. Gar upes malu skriešus devās uz tilta galu, un to sasnieguši gar abām tilta malām virzījās uz kreiso krastu. Ienaidnieks šāva no šautenēm, bet nedzirdēja ložmetējus. Pārskrējuši pāri tiltam, mūsu karavīri izvērsās un nogūlās krasta smiltīs, iepretīm ienaidnieka ierakumiem un uzsāka apšaudīšanu. Apšaudīšanās turpinājās kādas 10 minūtes, un mēs vērojam, kā bermontieši savos ierakumos it kā gatavojas pretuzbrukumam. Bet tad mūsu papildspēki uzskrēja uz tilta un sasniedza pretējo krastu. Bermontieši mēģināja šaut ar artilērijas granātām, bet tas nesasniedza mērķi, jo eksplodēja ūdenī. Redzēdami, ka nespēja izturēt mūsu papildspēku ierašanos, viņi sāka atšaudoties atkāpties. Voldemārs Grundulis bija viens no 25 karavīriem, kuri piedalījās šī nozīmīgā strateģiskā objektā atbrīvošanā. Bulduru operācija iezīmēja Latvijas armijas uzvaru ne tikai Rīgas apkārtnē, bet arī turpmākās kaujas pret Bermontu visā pārējā Latvijas teritorijā. Šajā vietā pirms 18 gadiem tika atklāts piemineklis, kas atrodas man aiz muguras. Tas ir veltīts Bulduru tilta atbrīvošanas operācijai un izveidots par godu 9. Rēzeknes kājnieku pulkam. Tāpat arī šeit atrodas iela, kas ir nodēvēta par godu 9. Rēzeknes kājnieku pulkam.